Šodien miežu ziņās miežu flešmobs Daugavpilī. Atklāsim sena noslēpumu no senču pūra lādes un laiku sāksim gatavoties oktobrī gaidāmajam vispasaules putras mēnesim. Bet sākumā par miežu flešmobu. To Daugavpilī notikušā tautu festivāla laikā novēroja kultūra vēsturnieks Josifs Ročko. Cietokšņa teritorijā vienkopus bija pulcējušies desmitiem miežu putras atbalstītāju, un to izrādot ar savu šķīvi rokās un sātīgu vaipstu. Vai jums garšo miežu putra? Ļoti garšo, īpaši tas ir tā kā īstais latgaļu gatavotais ēdiens šodien, un pirmoreiz Latgalē ēdu šitādu. Bet mājās bieži vien gatavojam, bērniem garšo arī. Jā, garšo. Gatavot pats nevaru, nesaprotu, tikai varu iet, ko citi izdarīt. Bet ļoti garšīga, paldies. Lai sagatavotu miežu putru un ar to saistīto pasākumu, organizatoriem atšķirībā no citiem flešmobiem jau iepriekšējā dienā jāsāk mērcēt ūdenī putraimus, un tikai no rīta jāvāra tā putra. Latgales miežu putras pasākuma īstenotāju iztaujā kultūra vēsturnieks Valentīns Lukaševičs. No kā sākam? Labiem putrājumiem jābūt, un miežu putrājumi ir samērā briedīgi, viņi dod lielu masas pieaugumu, un tāpēc noteikti viņus vajadzētu vismaz uz dažām stundām iepriekš apliet ar augstu ūdentiņu un pamērcēt. Vērojot autentiskos putras katlus un saimnieču tērpus, jautājām par jau izzinātajām tradīcijām. Mūsu sentēvi parasti dzīvoja pēc dabas ritumiem. Tas, kas ir dabā, ko Dievs dod, daba dod, to arī ēdam. Un putrai, protams, lika to, kas bija pašlaik paņemams. Tagad ir gotiņas ļoti pienīgas, un tāpēc šodien mēs te sviestu kuļam, jo putru dosim ar sviestiņu. Un karsts laiks, priekš kam vēl ko, bet ja augsts laiks būtu, ja gribētos sasildītīs, protams, speķīti sacept, gaļiņu sacept, ar gaļiņu dot. Un putra, protams, arī dažāda, var būt dažādas konsistences, varbūt viņa šķidra, varbūt puššķidra, varbūt bieza. Un grūbas miežu putrājiem ir unikāls produkts, jo mūsu sentēvi vienmēr viņus izmantoja dažādu ēdienu piedevām, piemēram, zupa, lai viņa būtu tumīgāka. Pamatā dārzeņi, bet piebērti miežu putrājmiņi, pamatā zivis, bet piebērti miežu putrājmiņi, skābu kāpostu zupa, grūbas piebērtas, un tas pats grauds ir spēcīgs, jo no viņiem kādreiz taču plāceņus taisīja no miežu graudiem, un tas putrājums arī ir spēcīgs papildus tam, teiksim tā, zaļbarībai, tam zaļajam produktam grūbas dod sātu. Katrai tautai, acīm redzot, ir kaut kādi savi šie ēdieni, kas ir pielāgoti noteiktām tradīcijām, noteiktiem sadzīves gadījumiem. Latviešiem droši vien, ka tie ir kāposti, tie ir zirņi. Kāpēc? Es domāju, ka šeit ir jāskatās tādā dziļā vēsturē, kad mēs nebijām tik pārtikuši, mēs bijām spiesti ziemā ilgstoši kaut ko saglabāt no vasaras krājumiem. Tātad, es domāju, ka šeit viens no galvenajiem bija, kā iespējami lēti, iespējami pieejamus produktus izmantojot, paēdināt iespējami lielu cilvēku pulku. Tautu festivāla laikā mieža bija galvenais flešmoba produkts putras veidā. Tomēr izrādās mieži ir sen zināms komunikācijas un kopā sanākšanas iemesls. Par to pārliecinājās arī miežu ziņas. Mieži saka, mūsu latgaļieši, latvieši, kā dzērīns ir ols. Mieži molu taisa. Alu bez miežiem nekādīgi nevar izbrūvēt. Alus ir... Priekš alus mieži ir galvenais, no kā gatavo iesalu. Jā. Tagad varbūt jūs īsumā pasakiet, kas ir iesals? Iesals būs diedzēti mieži, sadiedzēti, tad viņi likti pirts augšā karstumā ar siltumu izžāvēti. Un tad viņi ir ar dzirnavās samalti, un tad iznāk iesals. Un no tā arī tālāk tiek brūvēts alus. Tiem, kuri pārāk aizraujas ar miežu alus flešmobiem, miežu putras pasākuma īstenotājiem ir ko teikt, jo esot sastapušies arī iepriekš. Esmu ar to saskārusies, tad, kad piedāvāju saviem klientiem kā putriņu pusdienās, ne tikai ne putru, bet kādreiz arī vienkārši, teiksim, oktobrī putras mēnesī
oktobris vispasaules putras mēnesis. Ja? Un tad, kad vienkārši ignorēju to nenoliegumu, lieku galdā putru, ēt un brīnās, cik viņa var būt garšīga. Jo arī to pašu grūbu putru var ļoti dažādi sagatavot. Un mēs mājās tā vairāk pliekanas taisām. Kaut gan jā, tagad receptu ir ļoti daudz, pat grūbu risoto sākam jau taisīt Latvijā, jā. Bet, jā, ar mīlestību, jā, ar izdomu pieeja klāt, arī tā prastā grūba var būt ļoti, cieža gorda, kā mūšam latgalī saka. Miežu ziņas izsaka pilnīgu atbalstu putras ēdājiem, kā jau pienākas katra latvieša kārtīgam ēdienam, lēts un sātīgs.